Čau! Mani sauc Mārtiņš, un mēs atrodamies Valmieras Kopras darbnīcā Dari, kur es tev parādīšu, kā ar Brother izšūšanas iekārtu mēs varam izšūt savus personalizētos dizainus gan uz hūdijiem, klekeliņiem un citiem tekstilu izstrādājumiem. Ķeramies klāt! Pirmais ir dizaina izstrāde. Lai izveidotu jebkādu dizainu vai tekstu, mēs izmantosim programmu PDesign. Tad varam vaļā un redzam jau, ka šeit tā izvēle ir salīdzinoši vienkārša. Ja ir nepieciešams izveidot tikai tekstu, tad pavisam vienkārši dodamies uz funkciju tekst un tātad uzspiežot uz darba virsmas, mums ir iespēja rakstīt. Rakstam, ko vien vēlamies. Teksts es šajā gadījumā uzrakstīšu vārdu Dare. Un tad pēc tam jau nospiežot kaut kur atkal uz darba virsmas, redzam, kad ir izveidots teksts. Ja? Un tad atkal uzspiežot uz teksta lauciņa, mēs varam šeit nomainīt gan fontu. Ja tās ir garumzīmes, tad atceramies piemeklēt konkrēto fontu, kas atbalsta šīs garumzīmes. Pēc tam atpakaļ, dodoties uz Home sadaļu, ir iespēja arī ielikt precīzus izmērus. Ja? Tātad, atzīmējot šo apakšējo sadaļu, varam ierakstīt, cik mēs lielu šo tekstu gribam. Tātad, garumā es gribētu, lai viņš ir 15 mm, ja? Un tad jau viņš attiecīgi izmaina teksta lielumu. Bet, ja mēs vēlamies izšūt jau kādu logo vai kādu attēlu, tad tas process ir nedaudz sarežģītāks. Bet iziesim tam cauri. Šādā gadījumā pirmais solis ir eksportēt mūsu šo logo tātad uz TIFF formātu. Tam mēs izmantosim Adobe Illustrator. Šajā gadījumā es jau esmu ielicis savu logo, ja, tātad mūsu Daras logo, ko es vēlēšos izšūt. Un tad, liek tur neko nemainot, dodamies uz failu, export as, un šeit zemāk viņš ļaus jums izvēlēties dažādus failu formātus. Ja? Un mēs izvēlamies TIFF, attiecīgi nosaucam savu logo nedaudz citādāk, saglabājam. Nākošais solis ir ievietot šo logo jau PDesign programmā. Mēs dodamies uz imidžu sadaļu, attiecīgi Auto Punch, kas ļaus nolasīt jums jūsu logo. Tas nozīmē, ka jums pašiem nevajadzēs viņu zīmēt. Ja? Programma mēģinās pati viņu nolasīt un jums iedos jau uzreiz konkrētas šūšanas līnijas un kontūrus. Ja ir nepieciešama kaut kādas korekcijas šim attēlam vai logo, tad mēs varam doties uz Image Tune, jo šī programma vislabāk atpazīst kontūrus un melnas lietas attiecīgi. Ja logo ir krāsains, tad iespējams to vajadzēs pārveidot kā melnbaltu attēlu, vai arī šeit jūs varat nogriezt no šīs krāsas, vai arī uzlikt tādu sharpness, jeb tā kā lai ir daudz dziļāks šis attēls. Tad, ja tas ir izdarīts, veiks korekcijas, spiežam OK. Ja logo ir melnbalts, tad tur nemaz nav nepieciešams nekādas korekcijas veikt. Spiežam Next, vēlreiz Next. Un šeit mēs redzam, ka ir mūsu logo nolasījis ļoti labi, bet ja logo ir nedaudz sarežģītāks, tad varat paspēlēties ar šiem iestatījumiem, attiecīgi paliekot šo uz augšu vai šo uz leju, tad var pamainīties, kad programma labāk nolasa jūsu logo. Tad, ja viss tur ir apmierināts, tad spiežam Finish un skatāmies, cik skaista programma visu ir izdarījusi manā vietā. Ja ir nepieciešams veikt korekcijas attiecīgi pašā logo, es redzu, programma kaut ko nav nolasījis vai kāda līnija ir šķība, tā, protams, labais klikšķis atgrupējam. Šādā veidā man viņi ļauj atsevišķi pārskatīt. Un šeit zem Select es izvēlos šādu Select Point. Un viņš norāda visus punktus, kurus es varu rediģēt. Ja? Attiecīgi, iebraucot nedaudz tuvāk šajā logo, es varu gan izdzēst punktus, ja? Tātad uzspiežot un delete.
gan arī dubultklikšķis pievienot kādu punktu, ja nepieciešams pavilkt šo līniju vai kā citādāk rediģēt. Tā kā šādi mēs arī varam rediģēt katru burtu elementu, kas mums ir nepieciešams. Bet ko darīt, ja programma nenolasa manu logo? Tādā gadījumā mēs varam ievietot savu logo, tātad pie Image, Open, From File. Šeit es izvēlēšos to pašu TIFF. Un ir iespēja pārzīmēt šo logo. Tātad es šeit redzu visas kontūras. Ko es darīšu? Došu uz Home sadaļu, Shapes. Un redzam, šeit ir šāds, viena funkcija ir Close Straight Line. Un to es arī izmantošu. Tātad, kā es to daru? Tātad man apakšā ir šis mans logo, un es tikai sāku vilkt līnijas. Tātad nekas sarežģīts. Apvelku apkārt savam D burtam. Un nospiežot dubultklikšķi, redzam, ka viņš izveido jau skaistu pat D burtu. Varbūt kādas korekcijas būs nepieciešams, bet piemēram, es negribu, lai viņam ir šī ārējā mala, un noņemšu tā, lai nav šīs ārējās malas. Un tā mēs turpinam, līdz viss logo ir pārzīmēts. Tālāk vien atliek veikt neliels iestatījums, kas būtu svarīgi zināt tieši izšūšanas mašīnai. Viens ir norādīt krāsu, ja dizainā ir vairākas krāsas, mēs nospiežam uz objekta. Šeit zem color lapas mēs norādām, ka šis burts varētu būt zaļš, iespējams. Redzam, viņš jau iekrāso attiecīgi šo burtu. Pēc tam atkal pie izšūšanas iestatījumiem viņš ļaus norādīt, kur no diegiem mēs gribēsim izmantot. Šis, lai paliek balts, un attiecīgi, ja gribās vēl kādas citas krāsas, atkal nospiežam uz attiecīgu objektu un uzliekam krāsu. Vēl pie šūšanas iestatījumiem šeit ir tāda sadaļa, kur mēs varam nomainīt tātad šūšanas virzienu. Tātad šeit vai nu ieliekot manuāli grādus, vai arī šeit jūs redzat, kad šūšanas virziens tiks nomainīts uz tātad tiem 42 grādiem. Ja mēs vēlamies density mainīt, tad tas ir šūšanas blīvums, jo blīvāki būs diegi, jo būs smukāk, bet arī vairāk diegi aizies. Es ieteiktu neiet pāri kādiem 7 mm, tad jau viņš sāk šo audumu nedaudz tā kā savilkt, bet, protams, rezultāts ir tāds smukāks šūms. Es teiktu, kādus 6 mēs varētu atstāt. Tālāk, ja viss apmierina, esam uzlikuši tos pamata iestatījumus, tad mēs dodamies uz Files, Save As un saglabāsim mēs viņu pie mūsu izšūšanas dizainiem Dare logo. Tālāk, kad mūsu dizains ir izveidots un ievietots zibatmiņā, mēs varam doties pie nākošā soļa, kas ir materiāla sagatavošana. Pirmais solis materiāla sagatavošanās posmā ir pareiza stabilizatora izvēle, jo patiesībā tas noteiks tavu izšūmu kvalitāti. Tātad mēs šeit redzam biezo stabilizatoru un plāno stabilizatoru. Biezo balto stabilizatoru mēs izmantojam elastīgiem vai plānākiem audumiem, piemēram, džemperiem un tēkrakliem. Un tas novērš auduma izstiepšanos un palīdz saglabāt izšūmu formu. Savukārt plānais caurspīdīgais stabilizators tiek izmantots stingrākiem audumiem vai kā virsējais slānis pūkainiem materiāliem. Un to pēc izšūšanas var arī viegli noņemt, jo tas ir ūdenī šķīstošs. Man ir parasts tēkrakls, tādēļ izvēlos šo balto stabilizatoru. Nogriežu vēlamo daudzumu, uzpūšu speciālo līmi un ielīmēju tēkrakla iekšpusē, apmēram tur, kur būs mans logo. Nākošais ir pareiza izšūšanas rāmju izvēle. Tas nodrošina audumu vienmērīgu nostiepšanos un novērš kļūdas, kā piemēram krokošanais vai dūrienu nobīdi. Es izvēlos šo 10 x 10 cm rāmju
to es novietoju krekla iekšpusē, to, kur apmēram būs mans dizains, un pa virsu lieku tātad šo otru rāmju daļu. Rāmi ir būtiski ļoti stingri nostiprināti. Tam tālāk mēs ņemam skrūvgriezni, un šeit ir speciāla skrūve, kuras palīdzību mēs varam nostiprināt šo rāmi. To cieši pieskrūvējam un pārbaudam, vai audums ir stingri nostiepts. Tālāk varam doties uz iekārtu un ievietot rāmi tajā. Droši slīdinam iekšā mūsu rāmi, līdz sadzirdam tādu klikšķi, ja? Tādā veidā pārliecinoties, kad mūsu rāmis ir novietots pareizi. Ja nepieciešams pielāgot rāmi izmēru, to ir iespējams izdarīt ar šīm divām skrūvēm. Ja ir lielāks rāmis, tad attiecīgi pabīdam viņu zāru un iegūstam lielāku izmēru. Kad tas ir izdarīts, mēs varam slēgt iekšā iekārtu, kas ir šeit labajā stūrī. Tātad ieslēdzot iekārtu, viņa sevi vēlēsies nedaudz nokalibrēt, tāpēc pats svarīgākais noteikums noteikti ir nelikt pirkstus klāt šeit. Tur, kur ir adats, tas ir ļoti bīstami. Šeit mēs redzam iekārtas izvēli. Protams, tur arī daudz un dažādas opcijas, ko var darīt, bet tā kā mums ir jau izveidās dizaina fails, liekam zibatmiņu pirmajā slotā. Un arī šeit tātad izvēlamies pirmo slotu. Sameklējam savu dizainu, zinu, kad es saglabāju zem izšošanas dizainiem. Un šeit arī ir mans dizains izveidotais. Attiecīgi viņš jau arī parāda, kāds viņš varētu izskatīties. Viņš parāda rāmī, kur viņš ir novietots. Tātad, nospiežot set, mēs redzam, ka mēs vēl varam nedaudz pakoriģēt šo dizainu. Tātad mēs viņu varam pagriezt ar rotate. Mēs varam nedaudz pamainīt izmēru. Un pats galvenais arī nedaudz pamainīt šo lokāciju, ja, kur tā tad viņš šūs, bet tā kā man ir pa vidu un es vēlos tieši, lai viņš tur ir, es neko nemainīšu, bet tā tad ar šīm pogām mēs varam arī pamainīt lokāciju. Ja viss ir izdarīts, spiežam and edit, tālāk mēs spiežam embroidery, un būtiskā lieta šobrīd šeit ir izvēlēties krāsas. Man ir divas krāsas. Un attiecīgi mēs redzam, ka katrai krāsai ir savs cipariņš. Ja? Šobrīd man ir baltā un melnā krāsa. Tātad šeit uz šīs nūjiņas maģiskās, kā es viņu saucu, spiežam virsū un attiecīgi balto krāsas norāda, kurā ir baltā krāsa. Šobrīd ceturtais diegs. Ja? Tātad spiežam četrnieku. Un arī spiedīšu, norādīšu, kur ir melnā krāsa. Melnā krāsa šobrīd man ir uz vieninieka, tāpēc es spiedīšu vieninieku. Spiežu OK. Ja ir nepieciešams citas krāsas diegs, kurš nav attiecīgi uz izšošanas iekārtas, tad tā nomaiņa ir gaužām vienkārši. Tūdaļ jums to parādīšu. Izvēlamies, kuru krāsu vēlamies nomainīt. Šo tā pavisam maigi izņemam ārā. Jā. Liksim pagaidām malā un attiecīgi liekam virsū izvēlēto krāsu. Un šeit jau jūs redzat, augšpusītē ir tāds divi caurumi, kuros respektīvi ir jātrāpa, lai tas diega ceļš varētu turpināties. Pēc tam tālāk dodamies lejā. Lejā arī ir vēl viens tāds plasmasa caurums. Un, kad esam tikuši tik tālu, tad jābūt uzmanīgiem, jo šeit ir zem šī metāla jādabū apakšā tātad diegs, ja, šādi, kā es tikko parādīju. Un tālākais diega ceļš ir gaužām vienkārši, jo šeit ir parādītas līnijas, kā diegam būtu jāiet. Tātad šis ir trešais diegs un attiecīgi sekošu līnijai, tātad garām šim. Būtiski nianses atkal runājot par šiem pelēkajiem, viņam ir jāpiet apkārt. Tātad es eju un aplieku diegu apkārt. Un šeit sekoju atkal nianse svarīga, ka jādabū ir apakšā metāliņam. Ja? Un tālāk jau laižu pa līniju
diegu, un šeit jūs redzat tādu zīmīti uz augšu atpakaļ. Tātad trāpu diegu caurumā un atkal lēžu apakšā līdz lejai, trāpam caurumā, un tālāk jau būs ceļš līdz pašai adatai. Tālāk mēs turpinām. Būtiski atkal ir ieraudzīt šo nelielo aplīti, ko bieži vien cilvēki aizmirst, bet arī tajā diegs ir jāiever. Es šajā gadījumā man vieglāk to darīt ar pinceti. Esmu kaut kā ļoti labi iemanījies. Turpinu jau diega ceļu tieši adatas caurumā. Ja? Tātad vēlreiz mums jātrāpa tātad šajā caurumā, un tad nu gan esam pabeiguši, un to visu varam noslēgt, nogriežot diegu. Tātad, ja nepieciešams nomainīt bobinu, varam vaļā šo kastīti, ņemam ārā veco bobinu. Tātad bobinu mēs liekam iekšā šeit, un šeit mums ir būtiski nianses, kad jāatrod tāda viena tāda šķirbiņa, kur tam diegam ir jāiet iekšā. Ja šeit ir tikai viens tāds, jūs nevarēsiet kļūdīties. Šeit iet iekšā diegs, un viņš iet arī tālāk līdz šai atzarītei, ja, kur diegs nostiprinās. Tad, kad esat diegu dabūjuši šeit, tad principā bobīns ir gatavs lietošanai. To mēs liekam atpakaļ šeit, ar tādu nelielu klikšķi nostiprinam, un kastīti varam vērt ciet. Tur tas diegs var palikt arī karāties, iekārta pat viņu nogriezīs. Būtiski nianses ir pārbaudīt šeit apakšā, vai starp rāmi un pašu iekārtu nav kāds krakla gabals palicis, jo, ja krakls būs šeit iesprūdis, tad viņš arī principā tiks piešūts, un krakls nebūs izmantojams. Tāpēc vienmēr pārbaudam, vai tur nav nekas palicis. Un, principā, pārbaudu skatos, kad šis izšūms man būs 10 minūtes, līdz to reiķināties ar laiku, jā. Nu, kad viss ir izdarīts, spiežu loku, un pats pēdējais svarīgākais solis nospiežam starta pogu. Un skatāmies, kā iekārta lēnām sāk izšūt. Tālāk noņemam rāmi no tēkekla, noņemam lieko stabilizatoru un varam priecāties par skaisto rezultātu. Pats labākais, ka Valmieras kopras darbnīcā dara, vienmēr klātsoši ir tehniskie eksperti, tai skaitā arī es, kuri ir gatavi palīdzēt tev realizēt iecerēto. Tāpēc nāc un izmēģini pats. Tiekamies!